Sveicināts manā YouTube kanālā. Ja tu vēlies iemācīties šo vienkāršo autumnlīvas akordu melodijas versiju, tad šis video ir tieši tev. Ja tev ir interese apgūt ģitāru spēli, var ar mani sazināties, kā arī var apskatīties man YouTube kanālu un atrast tajā daudz citus interesantus video tieši par mūziku, ģitāru spēli un tā tālāk. Ķeramies pie lietas. Šajā video es tev nodemonstrēšu ļoti vienkāršu, teiksim, tā studentu līmeņa versiju akordu melodijai populārajam džeza standartam Autumn Leaves. Tonalitāte, kurā mēs atrodamies, ir mi minors, bet iespējams tu nereti arī sastapsies ar šīs dziesmas versiju, piemēram, sol minorā. Šajā video es nodemonstrēšu šo skandarbu 3 līmeņos. Pirmais ir iemācīties nospēlēt melodiju, otrs ir iemācīties nospēlēt akordus, un trešais ir šīs abas lietas salikt kopā. Es iešu priekš diezgan ātrā tempā, līdz ar to, ja tev vajadzīgs pauzē video, veic pierakstus, skaties vairāk kārt, ķeramies pie lietas. Tad pirmais līmenis – melodija. Šo melodiju es rekomendētu iemācīties nospēlēt dažādās vietās pa visu grifu, lai pēc tam, kad tiek pievienota klāt harmonija, tu vari to izdarīt dažādās situācijās. Bet tāds labs sākuma punkts melodijai varētu būt šāds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un tad es atkārtos vēlreiz. Beigas mazliet citāds. Un tagad sākas B daļa. Ļoti vienkārši skaista melodija. Paturprāt arī to, ka, ja tu klausīsies dažādas ierakstus, droši vien dzirdēsi interesantāku ritmizāciju, bet šis būtu tāds ļoti vienkāršs variants, ko sākt mācīties, lai apgūtu viņu. Tu varētu sākumā nospēlēt šādā versijā, kā es nodemonstrēju, bet pēc tam paprovēt spēlēt arī citās vietās. Tā vietā, lai spēlētu tikai šeit, varbūt sākt oktāvu augstāk. Un tā tālāk. Labi, tad tas būtu pirmais līmenis. Ejam tālāk, otrs līmenis ir iemācīties nospēlēt tikai akordus. Es nodemonstrēšu ļoti vienkāršs septikordu variants, nekādas tur īpašās alterētos akordus vai aizvietošanu. Pārliecinies, ka ar šiem primitīviem akordu variantiem tu vari ļoti viegli tikt galā, jo šie ir akordi, kurus visticamākais tu varētu izmantot ļoti daudz citos skandarbos. Nu, tad ķeramies pie lietas akordu. 3, 4.
pēc saliet arī uz do. Tad tajā veidā, ko es tikko arī pieminēju, vienkārši piebildu, ka tur ir lā minora septikords, ja tas redo, tad uz solu mājas 7, un šis solu var turēties 2 taktus, bet mēdz būt arī tā, ka otrajā taktā vienkārši spēlē do. Jo jebkurā gadījumā arī, ja tu tur nospēlēs do mažā, bet basā paliek sol, tad vienkārši būs C mājas 7 basā gā. Ļoti skaists akords. Ir daudz veidu, kā tu vari salikt šo melodiju kopā ar akordiem. Šeit es nodemonstrēšu tā ļoti vienkāršu variantu, ar kur tu vari sākt. Un pēc tam, kad jūties ērti to darot, tu vari pamēģināt to pašu melodiju spēlēt citos reģistros, varbūt pielikt akordus klāt citās vietās, ja tu to proti. Bet tā pamatlieta ir noteikti nevis vienkārši iegaumēt tikai šo secību vienā variantā, bet saprast, ka, piemēram, ja tev ir lā minors, kā akords lā minors septikords, jau ok. Starp citu, es nevienmēr lietoju pilnu nosaukumu. Es neteikšu vienmēr lā minora septikords vai lā minora 11, vēl kaut kas, tas nav nekas tāds neienarsts, kad mūziķi jau nebūs mūzika, un vienkārši pasaka lā minors un katru reizi nenosauc visu vissmalkākajos, teiksim tā, deskriptīvajos formātos. Līdzīgi arī cilvēks nevienmēr sauc pilnā vārdā un uzvārdā no rajona, no kur viņš nāk un tā tālāk. Tad šeit ir tas moments, kad tā mana doma ir tāda, ka, ja tu iemācies sākumā vienu to bāzes variantu, tad pēc tam tas, ko tu vari darīt, ir to pašu lā minoru septikordu, tu vari nospēlēt arī neskaitāmās citās lokācijās. Un tas ir tas, ko es arī gribētu iedrošināt tev darīt. Tāpēc es tev arī rekomendētu apskatīties mums pārējos video, kur es demonstrēju šos dažādos septikordu apvērsumus un teiksim tā, lai paplašinātu tavu izpratni vispār par harmoniju, jo, ja tu māki nospēlēt minoru septikordu vienā vietā, tas ir kaut kas viens, tik līdz sākt saprast arī, kāda visi šie akordu apvērsumi veidojas un tā tālāk, tas tev pavar daudz vairāk iespējas, jo tu neesi limitēts visu laiku spēlēt to pašu akordu melodiju vai improvizāciju vai pavadījumu vienā tajā pašā veidā. Un tad šis variants, ko es tagad nodemonstrēšu melodijai, ir ļoti tāds vienkārši bāzes variants, bet ja tu saproti, kas ir tam visam apakšā, tu ar laiku varbūt pat varētu mēģināt sākt spēlēt dažādas citas versijas. Šis ir vairāk, lai dabūtu tev vienkārši āķi lūpā. Tad ķeramies pie lietas. Akordu plus melodija. 1, 2, 3, 4, 1. Video rezumēt. Pirmais, ka tu apgūst kādu skaņdarbu, tu gribētu iemācīties nospēlēt melodiju, vēlams dažādās vietās pa visu gribu. Pēc tam arī akordus tieši tāpat dažādās vietās, izmantojot apvērsumus un tā tālāk. Un pēc tam trešais to šīs abas lietas kombinēt kopā. Es pacietīgs veltu tam daudz laiku, lai tiešām izprastu, jo viens ir iegaumēt vienkārši labu secības un tā tālāk, bet cits ir saprast, piemēram, ja tu spēlē to lā minoru septikordu, tu zini, kas tās ir pa notiem, kas tās ir pakāpēm. Piemēram, ja es nospēlēju šo akordu, es redzu, šeit ir nots lā, šeit ir sol, šeit ir do, šeit ir mi. Es arī zinu, ka šī ir tonī, šī ir bemol 7. pakāpe, bemol 3. un 5. Es arī zinu, ka tur ir atbilstošs gams, piemēram, džez mūzikā minoru septikords nereti apspēlē tieši dorisko. Un tā tālāk. Un
Šis būtu tāds labs ievadpunkts, ar kuru tu varētu sākt. Pēc tam tur iemācīties nospēlēt melodiju oktāvu augstāk. Šis viss, teiksim tā, informācijas apjoms, viņš sākumā var likties ļoti liels, tāpēc centies būt pacietīgs un izbaudīt to procesu. Labi ir arī, ja tev ir biedri, ar kuriem kopā tu vari nodarboties, kad tu spēlē šo visu, un arī pasniedzējs, kurš tev var palīdzēt šo informāciju sadalīt smalkākās vienībās, jo iespējams, ja tu šo skaties, iespējams šis skeners tev varētu likties par grūtu, un varbūt tev ir jāsāk ar kaut ko vienkāršāku. Šīs video vairāk bija domāts maniem studentiem vai vienkārši ģitāras spēles entuziastiem, kuriem ir šādas lietas pa spēkam. Pieņemsim, ja tu esi kādreiz pie manis atnācis uz nodarbību un tu it kā pieskāries šai tēmai, bet aizjot mājās, varbūt tu visu līdz galam atcerējies, tad šis būtu tāds labs papildus materiāls, pie kura tu vienmēr vari atgriezties, lai atsveidzinātu šo skaņdarbu, ja arī kādreiz tu viņu aizmirsti vai piemirsti kaut kādas lietas un tā. Ja tev šis video likās noderīgs, atstāj kādu komentāru, abonē manu kanālu. Ja tev ir interesi pie manis mācīties, vai mēģināt sazināties ar mani caur sociālajiem tīkliem, un tad jau redzēs, kā saruna ievirzīsies tālāk. Šajā video tas arī viss. Atā.